Es esmu Jānis Mužnieks. 1982. gadā beidzu Latvijas Universitātes juridisko fakultāti, kļuvu par tiesnesi toreiz proletāriešu rajona tiesā. 87. gadā es kļuvu par augstākās tiesas tiesnesi, nostrādāju augstākajā tiesā līdz 92. gadam. Jāatzīst, ka tiesu sistēmas reforma noritēja nevisai varbūt raiti. To, ko paredzēja likums izveidot jau apgabaltiesas un pāriet uz 3 pakāpju tiesu sistēmu, daudz ātrāk, agrāk nekā tas notika, jo gala rezultātā tas notika tikai 95. gadā. Ar ko tas saistīts? Tas galvenokārt saistīts, protams, ar finansējumu un arī ar telpu esamību apgabaltiesām, jo bija jau un pastāvēja arī vēsturiskās apgabaltiesu telpas, taču viņas bija aizņemtas citām iestādēm, līdz ar to, kamēr viņas tika atbrīvotas, kamēr tika noformēti darbinieki, tiesneši, remonti attiecīgi, piemērotas telpas, tikmēr tas pagāja pietiekami ilgs laiks. Tas ir faktiski 3 gadi. Jāsaka, varbūt, kas man tā teikt ir palicis atmiņā vairāk. Savā laikā likumā par tiesu varu bija paredzēta tāda saimniecisko lietu tiesas kolēģija, kur skatītu tādas saimnieciskās lietas, un tā saimniecisko lietu nodalījums bija saistīts ļoti vienkārši ar to, ka, ja ir 2 juridiskās personas, tad tā ir saimnieciskā lieta. Ja ir kaut viena fiziskā persona, tad tā ir parastā civila lieta. Ja? Un līdz ar to pēc viena no universitātes pasniedzēja idejām es šo principu mēģināju virzīt, un faktiski tas ar lielām pūlēm izdevās. Man šķiet, ka tas bija ļoti pareizi, ka līdz ar to civillietas skata viss kā civillieta, neatkarīgi no tā, kas ir subjekts vai fiziska vai juridiska persona. Problēma bija, kā jau teicu, tas bija pirmkārt telpu trūkums. Vai problēma par tiesnešu nokomplektēšanu īpaši nebija, jo tie bija tātad tiesneši, kas nāca uz apgabalu tiesām, rajona tiesneši. Bija viena daļa, kas atnāca par tiesnešiem, arī likums to pieļāva, no advokātiem, arī viena daļa no prokuroriem. Ja? Līdz ar to tam nebija problēma. Problēma bija finansējumā faktiski. Ja es pareizi atceros, ka Rīgas apgabalu tiesā bija apmēram puse no visām Latvijas apgabalu tiesu lietām, ja, taču tiesnešu skaits nebija gan puse, bet tikai 1/4 daļa no visu apgabalu tiesnešu skaitu. Līdz ar to tā lietu izskatīšana, protams, ievilkās. Tad, kad es atnācu par priekšsēdētāju un par tiesnesi uz Rīgas apgabalu tiesu, šajās telpās, kur mēs šobrīd atrodamies, tās ir vēsturiskās Rīgas apgabalu tiesas telpas. Šī ēka tika uzcelta Krievijas impērijas tiesu reformas ietvaros, kā Rīgas apgabalu tiesa. Šajās telpās atradās Tieslietu ministrija, augstākā tiesa un advokātu padome. Jau iestājoties universitātē, varbūt juridiskajā fakultātē, man bija tāda klusa vēlme, ka es gribētu būt tiesnesis. Un līdz ar to, it kā apzināti to gāju, ka kļuvu par tiesnesi, pēc tam aizgāju no augstākās tiesas tiesneša. Un tad, kad man tika piedāvāts, tas ir tātad 94. gada kaut kāds februāris, janvāris, par iespēju būt par priekšsēdētāju. Es gan nezinu, pēc kādiem principiem, kritērijiem vai ko, kā es tiku izvēlēts, lai gan es jau biju no tiesas sistēmas projām, to es nezinu vēl līdz pat šim brīdim. Un par cik
tomēr tā vēlme man bija atgriezties tiesas darbā, tad līdz ar to arī darīju. Darbs bija pats par sevi interesants, jo tas tāds nepieredzēts, nedarīts, kas prasīja gan domāšanu, gan savstarpējo tādu, lai būtu saskare un sazobe, ja tā varētu teikt, starp visiem tiem veiktajiem darbiem. Darba ir arī bija un arī ir arī dzīve ārpus darba, ja? Kā viena no tādām Rīgas apgabaltiesas tradīcijām mums bija tas, ka katru gadu 31. martā mēs kopīgi fotografējāmies, kas ir saglabāts arī tiesā ir šīs fotogrāfijas. Tad ir, protams, kad bija mazāki kolektīvi, mazāk kolektīvs vēl bija mazs, kad mēs sākām 11 tikai tiesneši, 11 cilvēki, 11 tiesneši bija. Tad arī notika, tā teikt, jubileju kādu atzīmēšana. Jāsaka, ka 98. gadā notika plašs, es pat teiktu, vērienīgs ar valsts un tieslietu ministrijas atbalstu liels pasākums. Tika svinēta apgabaltiesu 80 gadu jubileja. Nezinu, vai tagad pastāv vai nav tāds, ka bija tādas vasarā tieslietu ministrijas sporta spēles katru gadu, kur mēs arī ņēmām aktīvu piedalīšanos. Un faktiski šīs sporta spēles tika veidotas uz tādu tā kā Eirovīzijas principa. Tas nozīmē, ka tā komanda, kura ir uzvarējusi, nākošā gadā viņai ir jāorganizē šīs sporta spēles. Kas ir taisnīga tiesa? Tas ir vesels jautājumu komplekss, bet mans zināmā mērā kredo, strādājot apgabaltiesā, bija sekojošais attiecībā pret darbiniekiem, ka tiesa ir priekš cilvēkiem, nevis cilvēki priekš tiesas. Es ne tikai varu, bet arī saku paldies visiem kolēģiem, ar kuriem es kopā strādāju. Mums bija ar visiem ļoti lietišķas, darbā varbūt draudzīgas vārds, šis nav īsti draudzīgas, nav piemērots vārds, bet lietišķas, konstruktīvas attiecības, tā skaitā arī ar visiem tehniskajiem darbiniekiem. Un es varu teikt tikai viņiem visiem paldies jo pateicoties arī viņiem, es varēju veikt tiešām savu darbu, savus pienākumus. Ko cilvēks, kas kļūst par tiesnesi, iegūst ar to? Manā skatījumā, ka tiesnesis tā ir jurista augstākā kvalifikācija, augstākais karjeras punkts. Es domāju, ka apgabaltiesa ir ieguvusi zināmu autoritāti, augstu autoritāti, jo to pieminēja nesen arī augstākās tiesas priekšsēdētājs, Rīgas apgabaltiesu, parunājot par Rīgas apgabaltiesu, ka Rīgas apgabaltiesa ir galvenā kalve augstākās tiesas tiesnešu amatiem, un līdz ar to man šķiet, ka viss notiek atbilstoši situācijai un arī attīstībai un turpmākai perspektīvai.